Nu ko, labs rīts un labs vakars no Čikāgas un labs rīts Latvijā. 6:30 no rīta un piekdiena un apsties viss notiekās. Šoreiz par to paturpinot to domu, ko vakar minēja iepriekšējā raidījumā par to, kā tas ir, kad ir ļoti svarīgi paskatīties līdzāk, kas mums ir tie prieka momenti. Ne tikai tur, kur mēs esam atbildīgi visām 4 esam darbos un ejam darbojamies, bet arī, kad ir tie, kur mēs ar apziņu un atbildību ejam darbos, kas mums ir uzticēti, jo tas ir tomēr pienākums un mums ir kaut kādas lietas, kas mums ir uzticētas tur dzīves kontekstā, par rēķiniem un visu, un tas viss ir pareizi un forši, un, kā slinkam būt nav labi, bet arī pat laikā pārāk arī sevi nodeldēt lietās ir arī posts, jo, ja mums nepaliek vietas priekam, un tādēļ vienkārši paspēlēšanās kaut kam tādam, ko tu dari, tikai tā, kas tev dod gandarījumu, nevis tāpēc, ka tas ir jādara, bet tāpēc, ka tas dod tev gandarījumu, tādu prieciņu. Piemēram, vakardienas kontekstā vēl kā piemērs, es paziņu šeit ASV, viņa lieta ir vadīt seminārus, arī pie viņas tagad šitās 3 dienas arī mācījos, un viņam tāds hobijs, viņš būvē elektronikas, tādas visādas lietas sev garažā, viņam tur speciāls attaisīts un niansīts, un viņš ir tāds rītīgs audiofīls, un viņam nav vispār ne mazākā doma kādreiz, kāda ar to pelnīt naudu vai kaut kādā mērā, bet tas ir viņa prieciņš. Viņš tur ķimerējās, un mēs tur vienreiz parunājāmies par visādiem audiofīļu, tur, kuras skandas, tad viņi izvēlās, un tur visi tur augstumos, tur 20, 30 un 100 tūkstošiem izrādās tummas ir, Un tāpēc, ka viņiem patīk tā lieta, un tur sev fiški, tas nevis, ka tur ir zivju ikra tajās skandās iekšā, ne, vai ka tur ir fiški, tur ir pastrādājuši, un ir tāda vesela subkultūra, kam tas ļoti, ļoti, ļoti patīk viņam, un tas ir tāds viņa prieciņš, kas viņam, un ko viņš arī vairākas reizes pēdējā pusgada laikā ir vairākas reizes jūtis tādu pamudinājumu, šito noliec nost, tu esi apzinīgs puika, tu visi forši, tu esi, kas saka, labi meiteni, tu taču čakla, bet, ne, šito noliec malā, aiziet tagad, kas ir tavs prieciņš, varbūt tavs prieciņš ir pastaigāt no rīta, netraucēt, stundu vai pusotru vai pat 2, tas ir tavs prieciņš. Okay, tagad viņam nostā darbiņa lietas, es zinu, ka tu esi atbildīgi meiteni, puika, varbūt tev patīk skriet, Nē, tagad mēs paņemsim tās lietas nost un liksim iekšā to prieciņu. Jo tam priekam, tā šī rīta doma ir tā, ko viņš arī savilk kopā, tajās playfulness, angliskais vārds, tajā, kad tu spēlēšanās, tur ir radošums iekšā. Un tur mēs varam dažādām teorijām apskatīties. Ir pat, kas arī saka to, ka tu strādā pie kaut kāda lietas, un tad tu viņu noliec malā, un tu darīt kaut ko citu, un visbiežāk tieši tad, kad tu esi palicis viņu malā, un darīt kaut ko citu, tev pēkšņi saslēdzās visādi punktiņu zīme, un tev ir čik, un tev ir skaidra bilde, kas tev ir jādara. Piemēram, es esmu redzējis arī, kad mēs konsultējam akadēmiskos darbus, kad cilvēki raksta, kad ir arī svarīgi tas moments, kad viņi noliec nost, un padarīt kaut kādas citas lietas, kas nav. Liekas, man taču tur, grafiks iet uz priekšu, un minūtes skaitās stundas iet uz priekšu, un šodien visu laiku tikai raslīt grāmatas, rakstīt akadēmiskos atziņumus. Nē, jānoliek nost, un pēkšņi kaut kādā citā pavisam lietā, kas varbūt nesaistīta, nezinu, cārtot malku, pēkšņi tev klank, saslēdzās idejas, rodās, viņas nāk brīvi. Viņas nāk brīvi, viņas nāk nepiespiesti. Citreiz arī, piemēram, ja tu sev piefiksē to, ka tu sēdi, nezinu, dzēras pozā, un tu stumj ārā idejas, un tu stumj domas, un tu censies savilkt tos ārzē. Paliec malā, paspēlējies. Smieklīgi, tā izklausās, ja nepieaugušiem cilvēkiem teikt, paspēlējies, bet ja mēs padomājam par bērniem, piemēram, atcerieties arī savus bērnus, tie, kas nesēdē vēl pie planšetēm, kad viņiem iedeva kaut kādas legučus vai lēlas vai vēl kaut kas, tur pāris minūtēs jau bija vesels sižets, tur jau notika, tur bija jau māja, vai tur bija īpašā, tur kaudz ar legučiem, tu neko nesaprot, ko viņš tur būvē, viņš saprot. Viņš redz, tur ir māja, tur ir baigā mašīna, tai mašīnai tur tas, un tas ir bruņu ruputis, Man liekas, visi vien klucīši, bet viņam radošums ir. Un tieši tas pats arī mums, kā pieaugušiem, ir svarīgs par sevi. Tajā laikā viņiem tā bija, bērnībā mums visiem tā bija priekšrocība, tad pieaugušiem, kad mūsu pieaugušajā vecumā mums tas patiesībā tad ir, mēs to esam sev nozaguši, nolikuši malā,
nolikuši nost, bet, nu, doma ir skaidra. Noraustījās, mums rīktīgi signāls noraustījās, bet, nu,